Koši tērpi, skaļas balsis un karstasinīgi dejas ritmi raksturo folkloras festivāla Lipa Kust vis tālāko ceļu mērojušo viesu priekšnesumu. Grupa no Kostarikas Latvijā ir pirmo reizi. Mūsu valsts ir ļoti maza, bet tā ir multikulturāla, un viena no šīm kultūrām ir ļoti tuva Nikaragvas vērtībām. Mēs esam ļoti krāsaini un ekspresīvi. Esam pagodināti par ielūgumu uz šo festivālu. Mums šeit ļoti patīk tieši tāpēc, ka mūsu kultūras tik ļoti atšķiras. Iepazīt mūs tā ir kā dāvana jums, bet mēs novērtējam iespēju aizvest uz Kostariku kādu daļiņu arī no jūsu folkloras. Jūs īpaši tērpi šmuki, īpaši uz tos dejas, un tas, uzsat īkšā dzēvētumā dejā, un gribējās to parodēt, tas ir tāds īpašīs itam festivālam. Starptautiskais folkloras festivāls Ziemeļlatgalē notiek ik pēc 2 gadiem, un šī ir 4. reize, kad ārzemju draugi aicināti ciemos. Līdz šim dalībnieki bija tikai eiropieši, spilgtu temperamentu dejās rāda arī Grūzijas jaunie dejotāji. Es esmu apģērbusi tiulduri, kas ir abhāziešu tērps. Šis apmetnis ir domāts 2 deju priekšnesumiem. Mēs tam varam noņemt daļu piedurknes un apakšā ir sarkana kleita. Mūsu deja parāda mūsu kultūru. Šodien mēs dejosim. Ir tāda abhāziešu deja Abhāzūrijas un kalnu deja Pururi. Tās ir ļoti straujas kaukāziešu dejas. Atklāšanas koncertā latviešu tradīcijas un budēļos iešanu prezentēja deju kopa no Alūksnes, bet senās muzicēšanas prasmes varēja novērtēt čehu izpildījumā. Mēs spēlēsim īpašas vēsturiskās solo dziesmas no 18. gadsimta un vecākas. Lielākoties tās ir no Bohēmijas dienvidiem. Mēs esam 10 muzikanti. Šeit ir arī mūsu draugi, viens dejotāju pāris. Mēs izpildam folk mūziku un esam vecumā no 20 līdz 30 gadiem. Līdzīgus starptautiskus folkloras festivālus Latvijā organizē vēl tikai Suitu kultūra telpā. Citvietā Eiropā šādi pasākumi notiek biežāk un tie ir lielāki, taču folkloras tradīcijas nav tik senas, stāsta dalībnieki. Mums ir daži festivāli, bet folklora nav tik labā situācijā kā Latvijā. Ir dažādi folkloras kolektīvi Čehijā, bet tas nav tik populāri kā Latvijā. Mēs ļoti priecājamies būt šeit un izbaudīt folkmūziku, kopā dziedāt un dejot. Folkloras kopa Upīte uzsver, ka paši gūstot pieredzi festivālos ārpus mājām smēlušies labākās idejas, tāpēc 1,5 nedēļas laikā notiek ne tikai lielkoncerti, bet organizētas kopienas aktivitātes. Kopējā muzicēšana, kopējā dancošana, kopējā dzīvošana un daudzu lītu kopā darīšana. Mums gribīs sataisīt drusku savādāku festivālu nekā Latvijā parasti pierasti festivāli. Danču meistardarbnīcas, kur mēs katra valsts citām valstīm māca savus dančus tādus. Tādus, lai visi var izdancot. Mums katru gadu ir tradīcija Lipa Kustu no koncertu Viļakas baznīcā. Mūsu zeme ir pilnīgi citādāka. Kostarika ir tropiska, un laikapstākļi Latvijā mums liekas mazliet par vēsu. Taču mēs esam iespējami bagāti par visu. Lipa Kustu festivāls noslēgsies 3. augustā. Līdz tam 1,5 nedēļas garumā dažādas svētku norises notika visās Ziemeļlatgalē – Baltinavā, Balvos, Viļakā un Upītē. Šogad festivālā iekļaujas arī 9. Latgales stāstnieku festivāls Omotu stosti, kurā piedalījās 30 stāstnieki no visas Latvijas.